Smart ID daudzi no mums izmanto gandrīz katru dienu, pieslēdzoties internetbankai un citiem e-pakalpojumiem, apliecinot savu identitāti vai elektroniski parakstot dokumentus. Lielākajai daļai iedzīvotāji tas ir tikai dažas sekundes. Atveram lietotni, pārbaudam kontrols kodu un ievadam PIN. Taču aiz šīm dažām sekundēm slēpjas digitālā identitāte, drošība un milzīga atbildība. Smart ID nav tikai bankas kodu aplikācija. Bet kā šāds risinājums tiek uzturēts un attīstīts? Kā uzņēmums mēģina pasargāt lietotājus no arvien izsmalcinātākiem krāpniekiem? Kas ir jaunais Smart ID Plus un kāpēc tajā tiek izmantot QR kodi? Par ko SKID Solutions saņēmis Livonijas balvu, kādu Eiropas līmeņa certifikāciju uzņēmums ieguvis un ko tā īsti nozīmē? Par to šajā sarunā runāju ar SKID Solutions jauno vadītāju Latvijā Ludmilu Bēricu. Smart ID ir derīguma termiņš. Tātad Smart ID turpina darboties. Ja jau viss ir tik droši, kā tas tā sanāk, ka cilvēkiem to naudu izkrāpj? Krāpniecība ir vesela industrijā. Vai tu vari kaut kā pakomentēt, kā Latvija izskatās, teiksim, pirms mūsu citu kaut vai Eiropas valstu fona? Mēs esam labāki par labākajiem šobrīd, jā. Smart ID Plus. Mums stāsti, kas tas tāds ir? Man šķiet, mēs esam priekšā visai Eiropai, jā. Es parasti nepērku nekādu alkoholu, ja, bet bija viens ļoti garšīgs rums. Sveiki, Ludmila! Sveiki, Inta! Man ir liels prieks tevi redzēt šeit studijā. Liels prieks apusēji, jā. Klau, jums tur ir pēdējā laikā Smart ID bijuši kaut kādi tur apbalvojumi un prezidenti un kas tur viss, ja, izstāsti ir, ko tu vari padalīties, ja, pa ko jūs tur apbalvoja, ja, kur jūs ir novērtējuši, kas tas tāds ir? Jā, klausies, mums pavisam nesen pagājušajā nedēļa 2. jūlijā mūsu SKID Solutions Smart ID izstrādātāja apbalvoja ar Livonija balvu, un tas ir tāds emocionāls brīdis mums visiem mūsu uzņēmumam, jo šī balva ir atzinība mūsu uzņēmumam par ieguldījumu Latvijas un Igaunijas ekonomikas attīstībai, un respektīvi tā ir atzinība Smart ID kā tādam, kā zīmolam, kā komandai, kā darbībai par to ieguldījumu un arī lietotājiem, ka viņi izmanto to rīku sava ikdienā. Jo skaties, Smart ID īstenībā izmanto Latvijā 1,2 miljonu lietotāju. Vairāk kā pusi. Tieši tā, 64% iedzīvotāju. Un ja mēs skatāmies to skaitli, tas ir salīdzināms ar visu Igaunijas iedzīvotāju skaitli. Respektīvi, visa Igaunija izmanto Smart ID. Tā, skaitliski. Un tad sanāk, ka 2 miljoni lietotāju ikdiena izmanto Smart ID. Un tad mēnesi šie lietotāji Latvijā veic 30 miljonu transakciju mēnesī, ja? Un Igaunijā, tad to pašu kvantumu, ja? Tad 60 miljonu transakciju. Un iedomājas tāds liels mērogs, protams, netika nepamanīts. Un mūs apbalvoja Livonijā, mums iedeva to Livonija balvu, bija tāds rāmītis ar diplomu, bija tad, tā kā kauss, kā ūdens roza, un šo balvu mums pasniedza Igaunijas prezidents un mūsu Latvijas prezidents. Un tas bija ļoti tāds gandarījums visai komandai par paveikto darbu, ko mēs jau veicam 9 gadu laika. Un tad, jā. Forši, klausies, ja, apsveicu. Liels paldies, vienmēr jau patīkami, ja, ka novērtē, ja, tā teikt, ja, to, ko dara. Jā, tas ir tāds rezultāts, ko mēs sasniedzam šo 9 gadu laikā un ar ko mēs arī lepojamies. Jā. Ir ar ko. Ir. Tā Livonijas balva, tā ir Latvijas, jeb Igaunijas, jeb kaut kāda kopēja, kas tas tāds ir, es nezinu. Jā, tā ir balva, kurai nominē Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un novērtē atkarībā gan vienu Latvijas uzņēmumu, vienu Igaunijas uzņēmumu par darbību starp Igauniju un Latviju. Tad, respektīvi, par pienesumu, ko uzņēmums veic starp attīstībai šo divu valstu starpā. Jā. Un tad, respektīvi, Smart ID ir tas zīmols, kurš arī attīstīja tās divas valstis. Un, kā jau pieminēju, mēs esam
Latvijā ļoti populāri. Starp citu, par popularitāti runājot, Smart ID ir ļoti Kantar ir tāds pasaulē pazīstams tirgus pētījuma aģentūra. Jā, zinām, jā. Un, jā, super. Un tad nesen Latvija bija veicis pētījumu par zīmoliem, par iemīļotākiem zīmoliem. Un pirmo reizi 9 gadu laika Latvijā Smart ID tika atzīts par top 5 iemīļotāko zīmolu. Un man pašai tas ir kaut kas neticams, jo, kad mēs runājam par iemīļotākiem zīmoliem, mums tur prātā nāk kaut kāda international brands, starptautiskie zīmoli un varbūt kaut kādi apģērbu zīmoli vai kaut kādas, nezinu, telefoni. Tā. Bet, ja mēs runājam par digitālo identitāti, kas ir īstenībā Smart ID un pāraksts, tad uztaisīt tādu lietotni, kur ir atzīta augstu, un ierindojas ļoti augstu rangā Starp mīlētākajiem zīmoliem. Un tas tiešām parāda to drošību, to uzticību, ko cilvēki jau novērtē, ļoti novērtē mūs, jā. Atkal jāapsveic, jā. Forši. Jūlis ir tās ražens mēnesis mums jau sanācis. Ļoti labs sanācis, bet vēl nesen bija kaut kāda ziņa arī jums par kaut kādu certifikāciju Eiropas. Tas gan paldies, kā atgadināja tiešām. SKID Solutions ir pirmais uzņēmums no Eiropas uzņēmumiem. Visā Eiropā. No Eiropas uzņēmumiem, kurš ieguvis eIDAS 2.0 certifikāciju. Varbūt tas sarežģīts skan, bet kas kopumā tas nozīmē to, ka mūsu infrastruktūra, kura nodrošina to mūsu digitālo identitāti un parakstīšanas iespējas, tā ir atzīta par nākamas paudzes drošībai gatavo. Respektīvi, lietotājiem tas nozīmē, ka mēs esam gatavi nākamajiem izaicinājumiem, un tad lietotājiem tas ir droši, vēl drošāk. Tā kā jūs esat drošāk par drošiem, par drošo, jā. Mēs esam labāki par labākajiem šobrīd, jā. Mēs, ņemot vērā, ka to ātro digitālo attīstības tempu, mēs arī skatāmies, kā mēs varam kļūt labākie. Mēs esam tie labākie šobrīd, jā. Labi, man liels prieks par jums patiešām, jā. Labi, iesim mazliet tuvāk pie kaut kādām praktiskajām lietām. Cilvēki pēdējā laikā ir kaut kur sociālos un daudz kur ir cepušies par to, ka e-parakstam, tam e-parakstam, kas ir kartē, ID kartē, ka no kaut kāda tur tā decembra, kad viņi nevarēs ar to parakstu parakstīt. Ja? Un es zinu, kad ir kaut kur arī kaut kādi jautājumi, vai tad tas, ja tā teikt, tagad, vai tad arī Smart ID nestrādās un tā tālāk, ja? Es zinu atbildi, ja? Bet izstāst skatītājiem, kāds tam ir vai nav sakars ar Smart ID un ko tu cilvēkiem iesaki darīt, ja, teiksim, šajā situācijā? Šeit ir jāuzsver, ka Smart ID, sadalīsim to uz vairākiem posmiem. Tad Smart ID derīguma termiņš nav atkarīgs no eID derīguma termiņa. Pirmais. Tātad otrais. Smart ID funkcionalitāte nav sasaistāma ar eID kartes funkcionalitāti. Ja eID kartes funkcionalitāte kaut kas tur nedarbojas, tas neatspoguļojas uz mūsu rīka funkcionalitāti. Tātad Smart ID turpina darboties. Bet ņemot vērā to, ka eID karte nedarbosies, citiem dažiem klientiem, es esmu tajā starpā, mēs aicinām klientus izveidot Smart ID kontu, lai viņi varētu turpināt izmantot autentifikācijas un parakstīšanas funkcionalitāti. Jau šobrīd parūpēties, lai neatlikt to uz pēdējo momentu. Un runājot par to derīguma termiņu, ko es jau pieminēju, tad atverot lietotni, Smart ID lietotni, jūs varēsiet redzēt, līdz kuram brīdim ir tas certifikāts izdos, respektīvi, līdz kuram brīdim jūsu Smart ID ir derīgs. Tad mums ir jāprecizē, ja tātad Smart ID, tāpat kā laikam jebkuram šim te digitālajam drošības rīkam, ir derīguma termiņš. Tieši tā, jā. Un Smart ID derīguma termiņš kopumā ir cik garš? 3 gadi. 3 gadi.
Un tagad stāsti, kur mēs viņu varam atrast. Jā. Smart ID derīguma termiņš ir redzams īstenībā divās vietas. Lietotnē pie atvēršanas ekrāna jūs varat redzēt Smart ID jūsu konta derīguma termiņu. Un otrais, jūs varat izmantot workaround, ieiet portālā portal.smartid.com un tur autorizējoties ar Smart ID redzēt jūsu konta informāciju, respektīvi, kuram kontam, kurai ierīcei piesaistīts jūsu aktīvais Smart ID konts. Un līdz kuram gadam arī varbūt deaktivizēt to kontu, ja vajag. Klau, tu esi visdrīzāk, tu esi braukājis, nu vismaz pa Eiropu, ja? Jā. Pa citām valstīm, nu ja ne tur vēl Man tālāk, šķiet, ja? ka visi Latvijas iedzīvotāji jau kaut kur bijuši, jā. Jā. Vai tu vari kaut kā pakomentēt, kā Latvija izskatās, teiksim, nu, pieņemsim mūsu citu kaut vai Eiropas valstu fona, nu, no tā, cik mēs esam IT jomā attīstīti, cik mēs daudz lietojam, ja, jo bieži ir dzirdēts, ja, ka nu, mums tur viss slikti, ja, un tā tālāk, ja, un man liekas, ka pēc visiem tiem datiem un pēc statistikas, kad mums galīgi nav nemaz slikti. Es piekritīšu tev, ka mums tiešām nav slikti, jo, piemēram, runāt par to digitalizāciju, ko tu jau pieminēji, varam nesen publicējam atskatu uz to, cik Latvija veicas ar to digitalizāciju. Un izrādās Latvija, ja mēs analizējam visu to pilnu Eiropu, ir ierindojas 4. vietā, un tikai Igaunija ir mums priekšā. Bet Igaunija ir tur digitalizācija notikusi jau vairāku gadu laiku, un vairāku 10 gadu laiku. Nu, viņi jā, ilgi uz to gājuši, jā. Kā arī ir tāds indeks, OECD indeks par digitalizāciju vispār kopumā sabiedrība, un tad Latvija ierindojas arī diezgan augstajās pozīcijās, ir 87% sabiedrības digitalizēti, un mēs esam augstāki par Lietuvu, kur ir tur 75%, ja nemaldos, un augstāki par mums ir Igaunija ar 99%. Tā kā man šķiet, mēs esam priekšā visai Eiropai, ja tā skatīties. Un runājot vispār par to digitalizāciju, par digitāliem rīkiem, par Smart ID tajā skaitā, tad ar Smart ID šobrīd jūs varat pieteikties gan valsts portāliem, gan arī e-medicīnā, gan arī izmantot bankas pakalpojumus, pieteikties visādiem servisiem. Nu, tur tas kvantums ir ļoti plašs. Un Smart ID tad ļauj jums atvieglo jūsu dzīvi un ļauj pieteikties visādiem pakalpojumiem ļoti ātri, ērti un droši. Jā, tu saki droši, ja, bet pie vis tā mēs dzirdam tomēr pastāvīgi ziņās, ja, ka kaut kur cilvēkiem izkrāpja naudu, ja, un tā, tie jau viss ir tik droši, kā tas tā sanāk, ka cilvēkiem to naudu izkrāpja. Krāpniecība ir vesela industrija, skatāmies. Un, Tā runā, jā. Tā runā, jā, tur. Bet ir jāsaka tā, ka krāpniecības veidi, kur šobrīd ir ļoti izplatīti un to apjoms tikai aug, ir saistīti ar sociālo inženieriju. Kas ir sociāla inženieri? Kad cilvēks tiek manipulēts veikt darbības, ierunāts, uzrunāts, zombēts, kurās viņš pats pēc tam apdomā, kāpēc es tā izdarīju. Bet, respektīvi, kas notiek? Tehnoloģijas nav skartas, bankas nav skartas, bet cilvēks izdarīs kaut kādu nepareizo rīcību. Un tā ir gan pikšķerēšana, vikšķerēšana, smikšķerēšana, visas šķerēšanas, jā, un tad cilvēks ir ierunāts. Un visa tajā pamatā ir nepietiekoša digitāla izglītība un nepietiekošas digitālas zināšanas. Un, jā, tad līdz ar to tam pamats ir digitāla izglītība, digital literacy, un arī obligāti uzsvert mūsu lietotājiem arī, lai cilvēki apstājas un padomā, vai tiešām es esmu inicējis, vai tiešām es esmu ierosinājis to transakciju, ko es redzu. Nu, citiem vārdiem sakot, tehnoloģijas nav vājākais posms, ja tehnoloģijas pašlaik tā īsti neuzlauž. Uzlauž, ja tā var teikt, cilvēkus. Ja, tas tā. Ir, apmuļķo. Ja, apmuļķo cilvēkus, kā tu teici, nozombē, ja, un jāmācās cilvēkiem. Nevis, es gan nepiekrīstu tam formulēm, kā apmuļķo, jā, bet es teiktu, ka, kā es jau minēju,
krāpniecība ir vesela industrija, un tur ir tāda nauda, kura šobrīd varbūt nav pieejama mūsu izglītībai. Un bērni nav izglītoti, pieauguši cilvēki arī daudzas lietas nezin. Un tajā dzīves tempā mēs vienkārši aizmaršības pēc varbūt, neesam uzmanīgi. Un galvenais, mums visiem ir tādas tā kā padoms apstāties, ieelpot, izelpot un padomāt. Un tas ir pats galvenais. Smart ID ieteikums. Vai tiešām es esmu inicējis to transakciju? Un pirmais arī... Citiem vārdiem sakot, ja man prasa kaut kur pēkšņi kaut kādu Smart ID kodu, tad man ir jādomā, kāpēc man to prasa, vai es kaut kur pašlaik piesakos, vai es kaut kur pašlaik kaut ko parakstu, vai ne? Un arī ir vērts pieminēt par PIN kodiem. Jā, tas respektīvi atgādinājums, neliels atgādinājums par PIN kodiem. Bieži vien ir tā, ka tur manipulāciju pēc krāpnieki ir arī ļoti radoši, jā. Tad visādas iespējas ir šobrīd pieejamas arī ar mākslīgo intelekta palīdzību. Tad obligāti ir jāpārbauda, kādas transakcijas jūs apstiprināt tādā veidā, ka tas ir vai tas ir PIN 1 kods, kas ir autentificēšanas, tas ir atslēgas jūsu identitāti, tas ir kas jūs esiet, tas atbild uz to jautājumu, vai tas ir PIN 2 kods, tas ir respektīvi jūsu juridiskais paraksts. Tieši tā. Un tas, respektīvi, ja jūs kaut kur datoru, piemēram, redzat, ka jūs autentificējaties, lai pieprasījums būtu tiešām uz to PIN 1 kodu autentificēšanos. Vai tiešām? Bet man liekas, ka Smart ID tajā brīdī, kad man izlec tas paziņojums, ka tagad tur ievadīt tur vienu vai otru kodu, man jau tur ir arī rakstīts, ko es tagad ar to vai apstiprināšu, vai savu identitāti, vai kaut ko parakstīšu, vai kaut ko pārskaitīšu, vai ne? Ir rakstīts, visas detaļas ir redzamas. Ir redzams nosaukums, arī sasniedzēja nosaukums, redzama summa, redzamas papildus detaļas, ja tādas ir pieejamas. Atkal tas pats nesteigties. Bet nesteigties, jā, lūdzu vērst uzmanību. Lasīt, ievadot PIN kodus, būtībā mēs, ar PIN 2 mēs patiešām parakstam, ar PIN 1 varētu arī teikt, mērā, ka parakstam atļauju kaut kur piekļūt, ja tā teikt, ja. Jā. Tātad, pirms kaut ko parakstīt, normāli cilvēkam būtu lasīt, ko viņš paraksta, vai ne? Protams, jā. Jā, tur arī tas pats ir redzams, ja tad, esiet tik laipni un lasiet, ko jūs parakstat. Gribēju vienkārši piebilst tam, ka šeit arī bijis datoriums, es zinu, un Anģela arī bija pieminējusi to, ka jaunieši arī, diemžēl, neatšķir to PIN 1 un PIN 2 koda būtību un nesaprot to atšķirību, un tā ir tā problēma, ka varbūt cilvēki steidzās, neizprot, un apstiprināt. Jā, tad vajadzētu tomēr pievērst uzmanību. Jāatgādina, ko darīt, jā. Tā laikam sanāk tās lietas, kuras varbūt man vai tev šķiet, ka tas ir pats par sevi saprotams, tas tā nav visiem. Jā, tieši tāpat droši vien kā dakteriem šķiet, ka tas taču ir tik saprotams, tā vienmēr darīt, ja tā vienmēr nedarīt, ja pārējie par to laimīgi neko nezin. Dzeriet ūdeni, ēdiet veselīgi, jā. Bet, jā. Pajautāšu tad vēl, ir kaut kādas, teiksim, tur nāk kaut kādi ēpasti, pieņemsim, jā, tur var, no Smart ID, vai it kā no Smart ID, jā, tad mēs būtu, jā, ka zvana, pieņemsim, cilvēkiem. To es esmu daudz pat dzirdējis kaut kur, man liekas, plašsaziņas līdzekļos, ja, kad zvana un uzdodās par teiksim, no Smart ID, ka tur kaut kas tur jāpārbauda vai jāapstiprina, ja, un es zinu, ka Smart ID nekad nezvana. Tā ir? Tā, ļoti labs, angle, ļoti labs, tāds, jā. Tad mēs nekad nezvanām tieši tā, mēs nekad nesūtam linkus, mēs nekad nesūtam ēpastus ar lūgumiem izpaust jūsu PIN kodus, pāroles, PIN 1, PIN 2 kodus. Tad, respektīvi, liels padoms visiem, nevienam neizpaust PIN 1, PIN 2 kodus un nespiest uz aizdomīgiem linkiem, jo tā mēs arī nelūksim jūs darīt uz kādiem aizdomīgiem linkiem spiest. No linkiem vienmēr visu laiku jāuzmanās, ja, jo tas ir šausmīgi vienkārši, ja tā teikt, atsūtīt kaut kādu ne uz turieni to linku, ja. Galvenais padoms ir aiziet uz tā, mēs arī sniedzējām oficiālu mājaslapu, piemēram,
ja mēs runājam par Smart ID, tad uz mūsu mājaslapu var aiziet un pārliecināties, vai jūs saņemat īsto e-pastu no Smart ID. Tad īstais e-pasts nāks no Smart ID domēna, un jūs varat pārliecināties par mūsu kontaktu numuriem arī mūsu mājaslapā. Nu labi, tas mums pa krāpniekiem, bet pastāsti par to jaunumu, kas jums ir, ko es esmu vairākas reizes dzirdējis, tātad Smart ID Plus. Jā. Dzirdēts ir, atkārtota jau. Nu stāsti, kas tas tāds ir? Smart ID Plus ir nākamais solis digitālas drošības attīstījumā. Respektīvi, tur ir implementēti jauni kriptografiskie risinājumi, un kā papildus ērtība lietotājiem ir piedāvāta iespēja, izmantojot datoru, pieteikties ar QR kodu, kā arī nav jāvada personas kods. Nu, tāda galvenās priekšrocības. Tātad, ja kaut kur kādam pakalpojumu sniedzējiem, ja viņš sāk izmantot to Smart ID Plus, tad pieslēdzoties no datora, es varu tur kaut kur tajā Smart ID lietotnē apakšā bija tas skenēt QR kodu, tā ir tā poga? Tieši tā. Šobrīd visiem lietotājiem jau ir Smart ID Plus lietotnē pieejama. No lietotnē pieejams. Jā, vien jums ir pieejami automatiski lietotnes atjauninājumi, jo es nezinu, varbūt jūs telefonu tā nav. Un tas pārējais ir atkarīgs no tā, vai uzņēmumi savas sistēmas jau ir integrējuši to jauno risinājumu. Un no tiem uzņēmumiem, kuri jau integrējuši to risinājumu, var tā kā pieminēt, tas ir Latvijā Big Bank un arī Rimi. Kurš varbūt iegādājies Rimi kaut kādu preci, kuri vajadzēja vecuma verifikācija, tad varēja izvēlēties vecuma verifikāciju ar Smart ID. Es šito esmu redzējis. Es šito esmu pat lietojis. Ja, pareizi, jā, jo es parasti nepērku nekādu alkoholu, ja, bet bija viens ļoti garšīgs rums, un es paņēmu un pie pašapkalpošanās kasēm, jūs visur to lietotnes iepērkos. Ja, un pie pašapkalpošanās kasēm man teica, ir jāpierāda, ka es esmu pietiekami vecs. Ja mani neredz, tad var rasties šaubas. Un tur man bija jāskanē kvadrātkods. Jā, tas ir dinamiskas kvadrātkods. Jā, viņš ļoti bieži mainās. Tieši tā drošības nolūkos pēc, jā. Jā, es noskanēju un tālāk, tur viss bija. Tātad. Tā ir pieteikšanas ar ierīci no datora. Jā, un tas man nekas nekur nekur nebija jāraksta. Jā, es noskanēju šo te. Kods, tā kā sevis apstiprināšana, jā. Jā. Un ja man tas ir uz telefona, es telefonā ar telefonu nevaru noskanēt, man viņš šitā. Smart ID Plus, tad jums darbojas vienā telefona, tad darbojas applūsma, tā saucamā. Un tad logi automatiski pārslēgsies. Tad nebūs jāvada personas kods. Tas nozīmē, ka ja kāds no pakalpojumu sniedzējiem, tur vai kāda banka vai kaut kāds, es nezinu, telekomunikācijas pakalpojumu sniedzējs vai kas tas ar nebūtu, kuram ir kaut kādi tiešsaistes pakalpojumi, ja es pie viņa gribēšu slēgties klāt un izvēlēšos, ka slēdzos ar Smart ID, jo parasti mēdz būt vēl tur kaut kādi varianti, ja izvēlēšos slēgties ar Smart ID, tad man nebūs jāvada tā kā līdz šim, teiksim, tur kaut kāds numurs, vai personas kods, es izvēlēšos Smart ID, un man uzreiz vērs vaļā Smart ID un prasīs PIN kodu. PIN 1 kodu autentifikācija, jā. Respektīvi, jūs izvēlēties man mazāk ko ņemties, vai ne? Tieši tā. Tas ir klienta ērtībai, lai nav jāvada personas kods. Faktiski jau sanāk, drošība automātiski tur nāk līdzi, jo neviens nevar manā vietā atvērt, ja viņš ver uz tā paša telefona vaļā. Jā, tiek sasaistīta drošības sesija ar to ierīci, un tad minimizējas iespēja piekļūt pikšķerētājiem kaut kāda tur zvana laikā. Ir tāds krāpšana man in the middle, un tad mēs minimizējam to iespēju, izmantojot Smart ID. Labi. Labs jaunums. Mēs to ļoti
iesaka mūsu servisa sniedzējiem integrēt pēc iespējas ātrāk, jo, piemēram, no Igaunijas nāk ļoti pozitīvi Signāli, feedbacki, jā, jā. signāli, jā. Arī no valsts institūcijām, ka krāpšanas gadījumu skaits arī samazinās. Mhm. Mhm. Nu, labi. Jā, Labi. jā. Tur ir kaut kādi termiņi, kad ir plānots kaut kā pāriet, ja tas ir, kad kurš no pakalpojumu sniedzējiem pats izlemj? Jā, tas ir ļoti atkarīgs no servisa sniedzējiem, no tiem pakalpojumu sniedzējiem, jo mēs tā kā neuzbažamies, mēs ļoti aktīvi promotējam, mēs aktīvi Jūs stāstat, veicam jā, ka jums ir webinārus, pieejams, jā, bet tālāk. pieejams, bet tas ir ļoti atkarīgs arī no tā, vai uzņēmums ir spējīgs to integrēt. Mhm. Nu, labi. Nu, man jāsaka tā, laikam, es teikšu paldies par sarunu, bet varbūt, ka noslēgumā kādi ir tavi, es nezinu, 3, teiksim, ieteikumi galvenie saistībā droši vien ar drošību, ja? Jūs drošības biznesā strādājat, ja? Kādi būtu kaut kādi 3 tādi galvenie ieteikumi cilvēkiem, lai viņi neuzraujās uz nepatikšanām? Jā, super ļoti vērtīgi būtu. Jā, tad pirmais ieteikums būtu vienmēr izlasīt Smart ID paziņojumus. Vispār labi lasīt, jā, bet ļoti vērtīgi lasīt Smart ID paziņojumus. Lūdzu, apstājieties, atradiet tās 10 sekundes un izlasiet, kas ir rakstīts tajā telefonā un Ko jūs paskatieties, apstiprināt, ko jā. jūs apstipriniet. Jā. Otrais padoms ir iegaumējiet un neizpaudiet nevienam savu PIN 1 un PIN 2, vispār paroles nevienam nedodiet. Un tā ir tāda digitāla higiēna. Un trešais ir atjauniniet lūdzu regulāri vai automatiski lietotnes, tā skaitā Smart ID un arī telefonā operētājas sistēmas. Tas ir ļoti svarīgi, tā arī ir digitāla higiēna. Jā, par šito arī jau mēs esam jau šī pašā studijā, jau ir cik reizes runāts, ja tā teikt, ir tā, ka cilvēki mēdz neatjaunināt un Mēdz, jā, un savā iepriekšējā darbā es arī skatījos, bija gadījumi, kur cilvēki neatjauninājuši, jā, bet, jā. Skaidrs. Labi, 3 ieteikumi tātad no tevis. Saku tev vēlreiz paldies par to, ka atnāc uz studiju, un vēlreiz apsveicu ar visiem apbalvojumiem un atzinībām. Paldies, Intu, paldies par ļoti interesantu sarunu. Paldies!